Daugavpils ir viena no 3 pilsētām Latvijā, kur ielās ir sastopams tramvajs, bet reti kurš zina, kas notiek ar to pirms tas izbrauc no tramvaju depo. Katru rītu tramvaji sāk savu dienu Daugavpils satiksmes tramvaju depo. Pirmā darba maiņa sākas aptuveni 4 no rīta. Pārbaude sākas ne tikai tramvajiem, bet arī darbiniekiem. Vispirms viņi iziet alkohola testu, tad viņi saņem vajadzīgos dokumentus un dodas uz konkrētu tramvaja vagonu, kura nozīmē dispečers. Tā tramvaja vadītājs pieņem tramvaja vagonu, kurā ietilpst vagona ārējā apskate, vagona darbība, kā arī tā ieslēgšana. Vagona tehniskā apskate notiek katru reizi pirms tramvaja vagons dodas reisā. Ja gadījumā tiek konstatēti trūkumi, tad tramvaja vagonu maina pret citu. Ja viss ir tehniski labā stāvoklī, tad vagons iziet uz līniju un dodas savā reisā. Pēc maiņas noslēgšanas notiek identisks process, kas sākas ar dokumentācijas nodošanu un maiņas noslēgšanu, un pēc tam seko tramvaja vagona tehniskā apskate. Otrā maiņa darbā iziet aptuveni 13:00 un ilgst līdz pat pusnaktī, kas nozīmē, ka Daugavpils satiksmes darbinieki praktiski 24 stundas diennaktī strādā, lai nodrošinātu katram pilsētas iedzīvotājiem iespēju izmantot sabiedrisko transportu un nokļūt jebkur bez aizkavēšanās.